Iesāksim ar lūkšanu. Dievs, debes Tēvs, Tev pateicos par Tavu vienpiedzimušo dēlu, ko Tu esi atdevis par katru vienu no mums. Par katru no vienu, lai mēs nepazustu, bet lai mēs tiktu glābti, Tēvs. Tev pateicos no visas sirds, Kungs, patiešām, Tēvs, ka Tu tik ļoti esi pasauli mīlējis. Ka tik ļoti Tu esi mīlējis katru vienu no mums, ka Tu esi atdevis savu vienpiedzimušo dēlu. Un ka Tu Jēzu Kristu sūtīji, nevis lai viņš mūs tiesātu, lai uzrādītu kādas lietas, kādas vainas, bet ka viņš tika sūtīts, Dievs, ka Tu viņu sūtīji šeit, lai katrs viens no mums tiktu izglābts, Tēvs. Tev pateicos, Tēvs. Es pateicos Tev, Kungs, par Bībeli, Kungs, Tēvs, par šo gudrības grāmatu, Tēvs, par šo pamācību grāmatu, par šo Dievu principu grāmatu, Tēvs. Paldies, ka Tu to esi atstājis, uzticējis, Tēvs, mums un iedos mums to kā lietošanas instrukciju, Tēvs. Paldies, ka mēs to dienu no dienas varam lasīt, iedziļināties. Paldies, ka tā ir dzīva grāmata, Kungs, Tēvs. Paldies, ka Tu kā autors esi klātesošs, blakus stāvošs, kas caur Svēto garu mūs pamāca, kas mūs izskaidro šos rakstus, Tēvs. Es Tev pateicos, Kungs, Tēvs. Lūdzu, Kungs, Dievs, Tēvs, svētī šo dievkalpojumu, Tēvs, svētī šo vārdu, ko es runāšu, Tēvs. Patiešām, Kungs, ka katrs vārds ir ar sālīts, Tēvs. Ka tas ir nepārprotams, Tēvs. Lūdzu, Kungs, Dievs, Tēvs, sagatavo katru vienu klausītāju sirdi, Tēvs. Uzņem šo vārdu, Tēvs. Saprast, kā tas ir domāts, Tēvs. Lūdzu, Kungs, Dievs, Tu esi tas, kas sagatavos sirds augsni. Es būšu tas, kas sēž šīs sēklas. Tu, Tēvs, būsi tas, kas aplaist un dosi, lai izdodas, lai tās aug un izaug pa varenu ticības koku. Jēzus vārdā, Kungs, Tēvs, to lūdzos. Amen. Amen. Droši sēžamies. Šī svētruna izriet no notikumiem, ko esmu piedzīvojis beidzamās dienās un kādām pārdomām un reizē arī ieraugot to rakstos. Un pēc tā viss, kas notika, man kāds jau draugs, tā es viņu varētu saukt, teica, ka nezinām, ko esmu sagrēkojis. Kāpēc tā notika? Un arī Jēzus Kristus, ja mēs skatāmies rakstos, tad viņš runā daudz līdzībās. Viņš saka, es runāju uz jums līdzībās tādēļ, ka tie skatīdamies neredz un klausīdamies nedzird un nesaprot. Tāpēc runā līdzībās. Un viņš saka, es uz jums, uz mācekļiem runāju, un tie citi nesaprot. Bet arī no mācekļiem ne visi uzreiz saprot. Un citam paliek ilgāks laiks, citam mazāks. Un tāpēc arī nezinām, ko es sagrēkojis. Ja mums bieži vien liekas, ka ja kaut kas neiet vai nenotiek, tad ka tas ir grēka sekas, ja? Bet atkal citreiz otrādāk neizšķiram. Mums liekas, ka mums ir kāds pārbaudījums, kas ceļ mūsu ticību, bet īstenībā tās ir vienkārši grēka sekas. Un ir jāspēj izšķirt šo. Tā ir tāda ļoti plāna robeža, kur viņi ir. Tāpēc mums katram vienam ir šīs jāsaprot, jo grēkapziņu nevar iedot. Viņi ir jāsaņem pašam no Dieva. Un Dievs to var ielikt sirdī, un tāpēc es to gribētu uzdot kā mājas darbu. Es par to nesludināšu. Tas ir tikai mājas darbs. Apdomāt katram vienam, kas ir grēks, grēkapziņa, kas ir šī lielā lieta, ienīst grēku, bet mīlēt grēcinieku. Un tas ir tas, ko mēs saskaramies ikdienas, ka mēs bieži vien redzam, kā cilvēku grēkojam vai domājam, ka cilvēks grēko un viņu nosodām. Viņa grēka dēļ un sākot viņu ienīst. Bet patiesībā mums viņš ir jāmīl, jo kurš tad viņam parādīs Kristus mīlestību? Ja ne mēs, kas esam gaisma, kas esam līgti šeit pasaulē, lai rādītu gaismu cilvēkiem. Un tāpēc tas ir šo, lai saprastu šo līniju, kur viņa ir jāsaprot šie Dieva principi, viņi ir jāmācās, viņi ir jālasa. Katru dienu šeit šajā grāmatā. Caur viņu mēs to varam uzņemt. Savādāk mēs to neizšķirsim. Un tāpēc ir jāsaprot, jāizšķir šīs te grēka sekas no pārbaudījuma. Grēka izraisīts vai apstākļu kopums vai procesā esi ievērojis Dieva principus. Tā ir ļoti svarīga detaļa.
ka tu ej cauri lietām, ka mums ir jāievēro šeit Dieva principi. Un arī, principā, jebkurā gadījumā, vai tas ir pārbaudījums, lai celtu ticību, lai pārbaudītu tavu sirdi, lai izietu ārā no grēka sekām, kas var būt arī grūts un garš process. Bet abos gadījumos ir jāievēro Dieva principi. Un, ja ievēros Dieva principus, noteikti tiks no tā visa ārā, un lai arī kas tas būtu. Bet šodienas svētruna ir Dievs šodien tikai pārbauda tavu sirdi. Saņēma no sievas tādu ziņu pagājušajā nedēļā. Un tā ir tāda lieta, jā. Un vēl tādai atkāpēji man kāds kolēģis Edvards Smiltēns vārdā atsūtīja Great ir dižens. Un ir tāds vārds latviešu valodā, jo es kādu laiku atpakaļ sludināju par to, ka es nezinu, kāds ir tulkojums vārdam great. Un tad likās, tas ir lieliskais vai lielais vai kas, bet great ir dižens. Un tas ir arī tas nodoms un tas, ko es esmu saņēmis savā sirdī, kāpēc man dalīties ar vārdu un kādu es redzu to dziļāko jēgu un nozīmi, lai jūs radītu diženus, lai radītu diženu draudzi, lai palīdzētu iet un veidot par lieliem cilvēkiem. Un vēl šajā nedēļā es biju tādā lūkšanā, es domāju, kas ir mana misija šeit šajā draudzē vispār. Vai citreiz ir tāda doma, ka varbūt ir jābūt par mācītāju, evaņģēlistu, vēl kādām lietām. Un tad tu skaties, pēc augļiem jums būs to pazīt. Jā, arī šīs lietas. Un tad es tā domāju, kas es esmu. Un es saņēmu tādu vārdu, ka mācītāja vecākais brālis Jānis. Un ar līdzējošām zīmēm, ko es saskatu arī rakstos, abas šīs te rakstu vietas lasīju šīs nedēļas lasījumā. Un kas tad ir vecākais brālis? Vecākais brālis ir, kā kunga bauslībā ir rakstīts, katrs puisēns, kas pirmais paver mātes klēpi, lai tiek svētīts kungam. Un Jānis, kas ir Jānis? Daudziem Izraēla dēliem viņš liks atgriezties pie kunga, viņa Dievu, un tas staigās viņu priekšā Elijas garā un spēkā, lai pievērstu tēvu sirdis bērniem un neklausīgos taisno gudrībai, lai darītu ļaudis gatavus kungam. Es tad domāju, jā, amen, es šito pieņemu. Tas ir tas, ko es daru, tas, kas ir manā sirdī. Tas ir tas, kas arī bija manā sirdī, kāpēc mēs veidojam šos vīru vakarus, lai pievērstu tēvu sirdis saviem bērniem. Un patiešām, lai arī par šo te gudrību, lai neklausīgos pievestu taisno gudrībai. Un tās ir tādas lietas un tādas foršas atbildes. Bet šīs lietas bija atkārtēji. Šodienas svētruna, Dievs šodien tikai pārbauda tavu sirdi. Un kāpēc to atkāpi teicu par grēku saprašanu, par to, vai tas ir pārbaudījums vai grēka sekas, tāpēc, ka šo stāstu vai klausīties ar apziņu, ka tajā nav bijis grēka, bet tas ir bijis, lai pārbaudītu sirdi. Un pagājušajā nedēļā bija ASV, un neskatoties uz to, ka man ir gan diplomātiskā pasa, gan patstāvīgā vīza, es netiku ielaists Baltijā namā. Un tad ir jautājums, kāpēc? Un mēs tur kā 9 bijām, kurus neielaida. Protams, skaidrojot un šķetrinot, kas ir noticis un kāpēc tieši mēs, tā iemesls vienkārši ir grupa un ir vienkārši rīkojums no augšas, kad grupā drīkst būt tikai tik cilvēki. Tad loterijas rezultātā, nezinu, kā to izdarīja, bet 9 netiek ielaisti. Protams, tas bija mērķis braucienam vispār, kā tādā. Un tu liekas, kā tas ir, un ko es šodien darīšu. Un iepriekšējā vakarā bija pastaigā, jo visu dienu bija sēdēt dažādos sapulcēs, mītiņos, domāju, vismaz ir tāds kā skrējiens, kā ātrs gājiens jāizdara un uzvilku botas un
izgāja ārā tādā ātrā pastaigā un apjot vienam parkam, otram, trešam un ejot tā domāju, kā ASV jūtās viņu deputāti, viņu kongresmeņi. Kāda ir tā ikdiena, ko viņi piedzīvo, jo tas, ko mēs sastopam tikai tajās tikšanās, tad mēs redzam tādu mazu daļiņu un nevaram iedziļināties tajā visā. Un tā bija tāda kā sirds lūkšana. Pēc idejas, ka es lūdzu, es jūtu tādu sajūtu, kā spēks iziet. Un tas bija tas brīdis, kad tu to sajūti tāds, domāju, labi, kas ar to ir domāts. Un man bija tajā nākamajā dienā viena tikšanās, bet es viņu tā kā redzēju, ka es tā kā pēc laika nevaru tikt, bet es viņu neatcēlu. Es domāju, tur pusstundu pietrūks, varbūt kaut kā saliekās, atcelšu pēdējā brīdī. Tāda nodoms bija. Un pienāks rīts, un es projām neesmu saņēmis to akceptu no drošības dienesta, kad man ir viss tur kārtībā un es varu iet. Un tad es sapratu, ka es viens no tiem 9, kuri nebūs. Un nopriecājos, labi, ka neatcēlu vakardien to tikšanos, maz man viņi būs. Un aizejot uz to tikšanos, pavērās pavisam cita aina, nekā es biju domājis, ka tā būs formāla, vienkārši. Bet man patiešām Dievs atļāva ieskatīties tajā darbā, jo tā kongresmena, ar kur es satikos, viņa man uz 2 stundām paņēma sev līdzi. Visur, kur viņi gāja, kur cilvēki neiet. Man gan noņem telefons, bet man nav bildes, bet principā paskatīties tajā visā, iekšā frakcijā, visur balsošana zālē, visur tā kā. Un tad no tā man radās arī šī te svētruna. Un Dievs ļaus tev nonākt neērtās situācijās, kur vienīgais, ko var darīt, ir paļauties uz viņu. Nebaidies, neesi trauksmains, nezūdies. Viņš gatavojas parādīt, ka viņš ir uzticams. Pie nosacījumu, ka ievēro Dieva principus, un tās nav grēka sekas, kāpēc tu tur neesi ticis vai neesi kaut ko izdarījis. Tāpēc bija svarīgi tā atkāpe sākumā. Un Dievs dažkārt ļauj mums nonākt šajās situācijās, kur vienīgā drošība ir viņš pats, lai mēs ne tikai ticētu, ka viņš ir uzticams, bet to arī piedzīvotu. Dievs neieved neērtās situācijās, lai mūs vienkārši salauztu, bet lai noņemtu ilūziju par pašu spēku pietiekamību. Jo Dievs mums dod šo brīvo gribu un brīvību mūsu izvēlēs. Un parasti ir 2 šīs izvēles. Un citreiz ir gadās, kad arī vairāk, bet lielākoties ir 2. Un tad ir jautājums, kā zināt izvēlēties pareizo. Izvēlēties pareizo un droši vien, lai izvēlētos šo pareizo, ir svarīgi zināt un saprast Dieva principus, un tā būs vienīgā iespēja. Lai izvēlētos pareizas izvēles, tev ir jāzina Dieva principi. Lai zinātu Dieva principus, tevī ir jābūt iekšā šai grāmatai. Nevis, ka tu viņu vienkārši lasi, ka tev viņi ir plauktā mājā, varbūt veikala plauktā tikai, bet ka viņi ir tevī, ka tevī iekšā ir šie Dieva principi, un tu zini, ka tu nekļūdīsies. Citādi sanāk šāviens garām mērķim, un to mēs saucam par grēku. Šāviens garām mērķim. Un šīs 2 iespējas, kas parasti ir, Dieva vārds mums saka, nezūdies nemaz, un jūs kurnējāt. Jā, tātad mēs bieži vien, un tad vai mēs izvēlamies kurnēt un nosodīt un meklēt vainīgos, un kāpēc tā ir, jā, un kurš šitā ir sanācis, vai nezūdies nemaz. Nezūdies nemaz, bet jūs lūgumu, lai nāk zinām Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Šis atteikums man deva 2 papildus stundas lūgšanai, vārdu lasīšanai un roku svētīšanai ar eļļu, par to es paskaidrošu vēlāk. Un tas ir tas, ko šīs lūgšanas laikā arī es saņēmu to par šiem te pārbaudījumiem, jā, par situācijām, kurās tu vari nonākt, bet tas pārbauda sirdi. Un tad mums dod šī izvēle. Un es redzēju 2 cilvēkus, man vienkārši pienāca klāt kāds kolēģis, kurš izvēlējās šo te kurnēšanu, jā, arī kā ir 5. Mūzes teikts, jūs kurnējāt savās teltīs un teicāt,
mūsu nīzdams kungs izved mūs no Ēģiptes zemes tādēļ, lai atdotu amoriešiem, ka tie mūs iznīcina. Un viņa doma arī bija tāda, viņš mūs te atveda, ja, teica, ka būs kaut kas labs, un beigās sanāk ritīgi slikti, aizbraukšu uz māju, tagad visi oponenti šito izmantos, ja, ka tevi tur neielai, ko tur līdi, ja, un vēl visu, un vienkārši zudās cilvēks. Pat cik ir ieraksts, tad neteikšu, kurš. Un es tā klausos viņās, un nē, šitā gan es nedarīšu. Un es izvēlējos uztic kungam savu ceļu, paļaujies uz viņu, un viņš darīs. Kā gaismē viņš liks tavai taisnībai aust un tavai tiesai, kā dienvidū spīdēt. Un tas bija tas, kas bija manā sirdī. Pateicība, nezūdies nemaz, bet jūs lūgumu, lai nāk zināt Dievu priekšā. Un aizgāju uz istabiņu šajās tās 2 stundas, jo man bija līdz tai pirmai tikšanās, 2 stundas brīva laika. Ko darīt? Domāju, iet kaut kur pilsētu pastaigāt, es domāju, nē, labāk iešu uz savu kambari, kas man piešķirts. Un ir šis apsolījums. Redzi, kungs tavs Dievs tev devis šo zemi. Celies, iemanto to, kā kungs mūsu tēva Dievs tev teica, nebaidies un nezaudē drosmi. Tā ir tāda rakstu vieta un patiesībā šo te lietu, kad tas ir pārbaudījums tavai sirdī, man atsūtīja man sieva un nezinot par šo te situāciju un to visu, vienkārši tādu, ka viņai sirdī tāds vārds un par to, ka bieži vien mums jāiet šajās te neērtajās situācijās un tā. Un tad es viņai izstāstīju to situāciju, un tad viņa atsūtīja to, kad tā droši vien, kad tā sirds tiek pārbaudīta. Tā parunājoties un tas viss, un tad sākās, un arī tāpēc es to bieži vien esmu uzsvērs, kad mūsu sievas vai vīri, ja, kas ir šīs te, ar ko Dievs mūs savieno, kad principā no tā ir atkarīgi, saka, pētījumi rāda 70% no mūsu dzīves, ja, kā viņi tālāk norit, es pat saku 90%, ja, šajā gadījumā es saku 99%. Viņi bija tā, kas man iedrošināja. Nekurnēt, bet iet tālāk uz priekšu, pieņem to, ka redzi, kungs tavs Dievs tev devis šo zemi, celies, iemanto to, kā kungs mūsu tēva Dievs tev teica, nebaidies un nezaudē drosmi. Tas no 5. Mūzes. Un es parasti sieviete, mēs jokojam savā starpā, kad viņa ir mans back office, tā kā. Es zinu, ka mājā man ir vēl viens office, ja, kurš arī strādā šajā druvā, kas atbalsta, kas lūdz. Viņai ir 6 padotie, ja, kur arī iestājās. Un arī šajā rītā viņi visi iestājās, ja, jo bija apslimuši un bija mājā un nevarēja doties uz skolu, un visi 6 bija ierindā. Un 7. vēl ir ceļā, tā kā viss notiek, birojs tiek paplašināts. Un par to, ko es arī man kāds draugs bija teicis, viņš saka, ja tu nevari, kur tu ej kādās sapulcēs vēl, ja tu nevari tos cilvēkus svētīt ar eļļu un svētīt, šak ieļo savas rokas, jo tu jau dos viņiem. Viņš saka, un tā būs citas saites, kas veidojās. Jo eļļā ir kaut kas īpašs. Es to esmu sen sajūtas saskatījis, un tāpēc man bieži vien ir eļļa arī uzlāka kabatā. Un Valtis arī zina, ka patīk svētīt ar eļļu. Jo tas ir kas garīgs, kas dziedējošs, nevelti tas ir svētā gara simbols. Un tā arī tā rītā ieļojot šīs rokas un visu. Un tā bija tā, kad aizjot šo pirmo tikšanos, mēs ar šo kongresmenu un kongresvumenu. Tad šo kongresu dāmu, viņa ir tāds ļoti ietekmīgs rūkomitīgs likumdošanas komisijas vadītāji. Un mēs vienu vārdu vispār nerunājam ne par darbu, ne par kaut kādām politikām vai ko, bet par Dievu. Viņa grāmatu sarakstījusi God is in the house. Un vadot šo te deputātu lūgšanu grupu un to visu, tad tu pilnīgi jūti, ka tu esi sastaps māsu tur. Un tāpēc arī no tā pirmā rokas spiediena, man ieeļo to roku, ja, tu jūti šo gara vienotību. Un viņa bija tā, kas
Kāpēc man nebija jāiet uz to balkonām? Ja es tur būtu bijis, viņa nekad nestiktu. Ja es būtu atcēlis to tikšanos, jo tajā laikā man bija jābūt. Un viņi man pēc tam sakonektēja ar vairāk kā 20 šiem te kongresmeņiem, kas priekš manu darbu ir kaut kas ļoti nozīmīgs un īpašs. Un ar visām citu veidu attiecībām. Tieši tāpatās aizvedot pie galvenā, kas ir priekšsēdētājs, un savedot mūs kopā. No visiem Latvijas politiķiem šo 35 gadu laikā es esmu otrais, kuru nofotografēju uz spīkeru balkonu. Tas ir, kur retos gadījumos kādu uzved un aiziet kopā. Un, protams, arī viss mans birojas līdz ar to. Un tas tāds, ka tu redzi, ka tu uztici Dievam to. Un ka tu zini, ka tu esi izdarījis visu pēc Dieva principiem, pēc labākā sirdsapziņas, ka tu neesi grēkojis, ka tu neesi šāvis garām kasē, tu esi izdarījis no savas puses visu. Tad tu zini, ka vienkārši Dievam bija cits plāns. Un kā mēs redzam tālāk šajā 5. Mūzes, kungs jūsu Dievs iet jums pa priekšu, viņš par jums cīnīsies tieši tāpat kā Ēģiptē jūsu acu priekšā un tūkstnesī. Tu pats redzēji, kungs tavs Dievs tevi nesa, kā tēvs nes savu dēlu, visu ceļu, kas jums bija jāiet, līdz nonācāt šeit. Tas ir tas, ko Dievs mums ir sagatavojis, apsolījis, salicis. Bet atceraties pašā sākumā, es teicu to, kāpēc Jēzus runā līdzībās, jo mēs bieži vien to neredzam. Mēs nedzirdam un nesaprotam. Tāpēc Jēzus saka, jums ir jāsaprot, un tāpēc mums ir šī problēma. Mums ir problēma, ka mēs bieži vien skatāmies, ka mēs izvēlamies tomēr to otru pusi. Arī šajā rakstvietā var redzēt divas puses, 5. Mūzes 1. nodaļa, 30. līdz 33. pants. Es izlasīšu šo pirmo pusi. Ka tu pats redzēji, kungs tavs Dievs tevi nesa, kā tēvs nes savu dēlu, visu ceļu, kas jums bija jāiet, līdz nonācāt šeit. Un tad lasām tur tālāk. Un pat tad jūs neesat ticējuši kungam, savam Dievam, kas jūs priekšā gāja pa ceļu, lai izvēlētos jums vietu, kur apmesties. Kā uguns naktī un mākoņas dienā, lai rādītu ceļu, pa kuru jums jāiet. Pat tad, kad jūs esat redzējuši, ka Dievs jūs ir nesis, jūs tāpat līdz galam neusticaties. Jūs redzējāt, kā tas viss notiek, bet pat tad jūs neesat ticējuši. Un šīs ir tās divas puses, kad mums ir jāiet, jāuzticās un jāņem, bet mēs negribam kaut kā to pieņemt. Ka mēs nomaldamies, atļaujam vietu uz kaut kādām šaubām, lietām, tas ir par tām divām izvēlēm. Un tāpēc ir tik svarīgi izvēlēties to pusi, ka tu esi pateicīgs par to, kā ir, ka tu vari pielūgt, nevis izvēlēties kurnēt. Un tā ir atšķirības par diviem Baltijas valstu kolēģiem. Viens palika kurnēt, tā arī tā diena bija neizdevusies līdz pašam vakaram, un otrs izbaudīja piepildītu dienu, kas pat, diplomātijas nekādos ierakstos neiekļaujās. Tāda notikuma. Cik svarīgi ir mūsu izvēle, sirds attieksme. Mūsu sirds attieksme, kādu mēs ieejam. Mēs tur visi bijām ticīgie. Tur nebija neticīgi cilvēku. Tas bija ticīgo sajiets. Tie bija ticīgo vadītāji no 8, 7 valstīm. Mēs visi bijām lūgšanu grupu vadītāji. Arī tas mans kolēģis, kurš izvēlējās kurnēt. Kurš neticēja, vai arī viņš redzēja, ka viņš līdz turienē ir aiznests, ka tēvs nes savu dēlu, un tāpatās tu nenotic līdz galam. Tāpēc ir tik svarīgi šī sirds attieksme. Un no sirds attieksme būs atkarīgs, kas notiek ar jūsu acīm un ausīm. Tāpēc Jēzus runā līdzībās. Arī skatāmies Mateja evaņģēlijā, tad mācekļi piegājuši viņam klāt jautāja, kādēļ tu ar viņiem runā līdzībās? Viņš tiem atbildēja, jums ir dots zināt debesu valstības noslēpumus, bet viņiem nav dots. Kam ir, tam tiks dots, un tas būs pārējiem bagāts, bet kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir.
Es viņiem runāju līdzībās tādēļ, ka tie skatīdamies neredz un klausīdamies nedzird un nesaprot. Pie viņiem piepildās Jesajas pravietojums. Jūs gan klausīsieties, bet nesapratīsiet, jūs gan skatīsieties, bet neredzēsiet, jo šīs tautas sirds ir nejūtīga. Viņa ausis ar grūtībām sadzird un savas acis viņi ir aizvēruši, ka tikai ar acīm neredzētu un ar ausīm nedzirdētu, ar sirdi nesaprastu un neatgrieztos, lai es viņus dziedinātu. Bet laimīgas ir jūsu acis, jo tās redz, un tāpat jūsu ausis, jo tās dzird. Es jums saku patiesi, daudzi pravieši un taisnie ilgojās redzēt, ko jūs redzat, bet tie neredzēja un dzirdēt, ko jūs dzirdat, bet tie nedzirdēja. Bet jūs redzat, bet tie neredzēja, un dzirdat, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, bet tie nedzirdēja. Vēlreiz. Raksturvieta 13. nodaļa, 10 līdz 17. Es jums saku, patiesi daudz praviešu un taisnie ilgojās redzēt, ko jūs redzat, bet tie neredzēja. Un dzirdēt, ko jūs dzirdat, bet tie nedzirdēja. Tagad bija pareizi uzsvērt. Daudzi pravieši un taisnie ilgojās redzēt un dzirdēt, ko jūs esat redzējuši un dzirdējuši, bet ne visi to var izdarīt. Sirds attieksmes dēļ. Šis garā raksturvieta tur vienā teikumā arī pateikt. Sirds attieksmes dēļ. Un tāpēc Jēzus saka, es jums runāju līdzībās, lai jūs saprastu. Ja? Un tāpēc ir tik svarīgi, ar kādu sirdi jūs skatāties un ar kādu sirdi jūs klausāties. Ja jūs skatāties un klausāties ar nosodošu sirdi, jūs nekad neredzēsiet, nedzirdēsiet. Tāpēc jums vēlreiz saku. Ienīstiet grēku, bet mīliet grēcinieku. Ja tu uz grēcinieku skaties ienīstot, tu nekad neredzēsi un nedzirdēsi, ko Dievs tev grib pateikt. Nekad tas nenotiks. Ja tavs sirds būs nepareizi. Tu vari nosodīt visus organizatorus, kāpēc tā. Un tu nesaņemsi to, ko Dievs tev ir sagatavojis. Jo tavs sirds attieksme nav pareizi. Un vienīgais šajā pasaulē, kurš var izmainīt tavu sirds attieksmi, es tu pats. Un nevajag vainot kaimiņu, draudzes locekli, brāli, māsu, kur no valdību, kurš to vispār vaino. Bet mēs paši daram šīs lietas ar savu sirds attieksmi. Un tāpēc ir Dieva principi. Dieva principi, kas šeit ir ierakstīti. Varbūt tulkojums, ko es lasu, nedaudz atšķirs, jo man uzdāvināja 24. gada tulkojumu, ko es šobrīd lasu. Mums ir dot šī izvēle. Ar kādu sirdi mēs lasām un paklausām. Un ir tā, kā rakstīts, ko neviena acs nav redzējusi un neviena auss nav dzirdējusi, kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Ja to ar atvērtu sirdi, ar mīlestību ies pie Tēva, tad viņš dos vēl vairāk. Ne tikai redzēt un dzirdēt to, kas ir apkārt, kas šeit notiek, bet viņš saka, ko neviena acs nav redzējusi un neviena auss nav dzirdējusi, kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, ko neviens pat nav iedomājies, tu to varēsi sajust un baudīt šeit virs zemes. Sadzirdēt debesu valstību šeit virs zemes, ko cilvēka acs nav redzējusi un dzirdējusi. Tas paver pavisam citus apvāršus, un tā ir izvēle. Tad mums sanāk 3 šīs izvēles. Ja? Ka mēs kurnam, ja? Tad mēs neko nedabūjam, tukšums paliek. Paklausam, tu vismaz varam redzēt, kas ir, bet ja mēs patiesi mīlam, tad mēs varam ieraudzīt arī to, kas vēl šobrīd nav. Tā kā tas jau būtu. Un to Dievs atver tiem, kas viņu mīl. Vai tu esi tas, kurš mīl Dievu? Vai tu esi tas, kurš ir gatavs saredzēt? Jo patiesi daudzi pravieši un taisnie ilgojās redzēt. Starp mums ir daudz pravieši un starp mums ir daudz taisnie. Mēs ilgojamies redzēt, bet ne visi to var ieraudzīt. Tāpēc viņiem piedomājam pie savas sirds attieksmes. Un šodien ļoti uzrunāja kāds Jima Rona citāts. Nevēlaties, lai būtu vieglāk, bet vēlaties kļūt labāki. Nevēlaties mazāk problēmu, bet vēlaties vairāk prasmju.
Nevēlaties mazāk grūtību, bet vēlaties vairāk gudrības. Jo būs tās lietas. Būs kādas grūtības, būs kādas problēmas, būs lietas, bet viņas visas Dievs jau ir atrisinājis pirms tam caur Bībeli. Ja tu zini Dieva principus, tad tu kļūsi labāks. Ja tu zini Dieva principus, tev ir vairāk prasmi, tās var apgūt, tās var iemācīties, un caur to tu var saņemt arī vairāk gudrības. Tā kā mīļie, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, es ceru, ka jūs sapratāt, ko es gribu jums pateikt, ka viss ir atkarīgs no sirds attieksmes, un kad ar mīlestību uzlūkosim to, kas notiek mums apkārt. Un atcerēsimies, ka mēs ienīstam grēku, bet mīlam grēcinieku. Arī ko viņš darītu, arī kā darītu. Tu esi gaisma šajā pasaulē, kas var atnest Jēzus Kristus mīlestību un atgriezt šo grēcinieku uz pareizā ceļa. Amen.